Šajā reizē es esmu kopā ar Andi Krūmiņu, ar kuru mēs runājam jau pagājušā reizē. Un pagājušā reizē Andis pastāstīja par mobbingu militārajā dienestā, militārajā orķestrī, kurā viņš spēlējis un strādājis daudzus gadus. Cilvēki man ir vaicājuši par to, kāpēc es taisu šos video un kāpēc es taisu šādas intervijas. Andis ir mans arī paziņa, mēs esam daudz gadus pazīstami, viņš piekrīt šai emocionālajai atbrīvai. Jo tas, ko mēs esam pieredzējuši pēdējos gados, ne tikai 2, 5 vai 10 gados, bet pēdējos 30 gados, varētu teikt, no laika, kad Latvija principā sāk iestāties Eiropas Savienībā un iestājās, un tad viss šī Eiropas peripētija sākās. Un principā tas, ko mēs esam sastapušies, ir Latvijas depresija. Depresija, kura nāk cilvēkiem strādājot valsts struktūrās un dažādās vietās. Un mans aicinājums kā dziedniekam un netradicionālam dziedniekam iet un palīdzēt cilvēkiem atbrīvoties no šīs emocionālā saspringuma, kas mūsos ir sakrājies iekšā, dabūt viņu ārā, lai tas nekaitē mūsu ikdienas dzīvei funkcionēt un lai mēs varētu dzīvot uz priekšu. Andi, tu pagājušo reizi stāstīji par to, kas notika militārā dienestī, kad tu spēlēji orķestrī, bet tu teici, ka ir vēl turpinājums, kas ir saistīts ar šo mobbingu. Pastāst vairāk par to mobbingu, kas bija tad šajā militārajā dienestā vēl vairāk? Jā, laiks tad, kad orķestris tika likvidēts, bija jāsaglabā darbs, bija jāpelna nauda, un tā bija krīzes situācija. Un vienīgais, kas to brīdi, kur man piedāvāja, tas bija militārie kuģi. Un es, protams, piekrītu, jo variantu daudz nebija. Un tur es uz kuģis nodienēju 2 gadus. Uz kuģi bija daudz maz labi visi, jo tā ir tomēr tāda komandas lieta. Un ļoti svarīgi ir tas mikroklimats, un tur komandēšanas personāls ļoti labi tika galā ar to. Ja. Tad ir struktūras tomēr Latvijas militārā dienestā, kur viss ir arī kārtībā, kur nav tā, ka tur atnāk kaut kāds viens čuvaks vai ne, un tagad ņem un viss presē. Jā, tur tomēr tā ir tāda vieta, kur ļoti svarīgi ir saglabāt šo kontaktu starp cilvēkiem, jo par to var maksāt dzīvības jūrā, ja nav kaut kādas saskaņā, tad tas ir ļoti svarīgi. Un tur viņi ar to tiek labi galā. Protams, cilvēciska faktori vienmēr pastāv, bet es nodienēju tur 2 gadus, jo kā mūziķis uz kuģa, tas jau bija ļoti liels tāds pašam jau stress, un tās pārmaiņas, kad tā vide ļoti nepierasta un tā, bet nācās tam tikt pāri, bet tomēr jūtu, kad pēc 2 gadiem tā veselība sāka parādīt, ka tomēr bija jāmaina struktūra vienība, lai varētu turpināt. Cik tev bija gadi tajā laikā, kad tu mainīji pēc kuģiem, to tu gaidi kā aiz nākošo struktūru vienību? Cik tev tajā laikā bija gadi? Nomainīju kuģis es 11. gadā. Cik 35 gadi. 35 gados tad sanāk tā, ka tu sajūti jau veselības problēmas. Jā, bija 35, 36 gadi. Tas ir īstenībā ļoti agri, tu saproti to. Protams, tāpēc, kad kuģi tā ir tāda vieta, kur ar ļoti labām veselībām var dienēt. Mums tās kapacitātes nebija tādas, bet mums ļāva tur strādāt. Mums paši tā kā atbildība. Bet bija medicīniskais atbalsts priekš tam, lai jūs tur varētu funkcionēt, vai nebija? Bija viss kārtībā. Bija, jā, bet tas bija pašam jāsaprot un jāskatās. Es to sajūtu, kad negulētās nakts atstāja iespaidu. Un tomēr tas nebija mans darbs, jo mans bija mūziķis, pēc izglītības. Bet pastāst man par to sāpīgo pieredzi, kas bija pēc tiem kuģiem. Sapratām, kuģos bija viss forši, vairāk vai mazāk, bet es sapratu, kad ir jāiet kaut kas tālāk jādara. Un tad tu gāji uz citu vietu, un tur atkal kaut kādā veidā kaut kas tur mauc tev emocionālā līmenī, ka tev tā kā sāk atkal presēt. Kas bija tie cilvēki, kas to darīja? Kā tas izpaudās? Pastāst tieši šos aspektus. Rakstu iesniegumu un tiku krastā, kā saka, tas bija pirmais reģionālais nodrošinājuma centrs, pirmais RNC, kur bija bruņojuma daļa. Tur par ieročiem, munīciju noliktavas. Un personāls mēs bijām 4 cilvēki, priekšnieks un 3 padotie.
gadus bija viss labi. Kolēģi bija, mēs pieradām viens pie otru, pieturināmies, kā saka. Un nekas jau tāda neliecināja īsti par to, ka tur varētu būt tāda situācija, kāda notika pēc tam. Bet tas bija 14. gads. Tātad pirms 10 gadiem. Jā, tas bija, tur bija nodienējis 4 gadus es biju nodienējis tur. Un notika tā, kad viens kolēģis vērsās pret mani jau apzinātu un plānotu tādu, teiksim, emocionālu uzbrukumu, ko akceptēja priekšnieks. Faktiski priekšnieks to zināja, un viņš to pieļauja to situāciju. Kā to priekšnieks sauc? Uldis Čipāns, viņš jau šobrīd tur strādā, turpina dienēt. Tas kolēģis vairs nestrādā, viņš ir prom, Vācijā viņš dzīvo. Kāda bija šī vēršanās? Ko viņš darīja? Kas bija tā provokācija? Tā bija plānots jau no viņa puses uzbrukums, emocionāls. Es to tā tulkoju, jo pēc tam ar veselību palika sliktāk. Tas bija fakts. Stipri sliktāk. Jā. Tā bija mana pēdējā darba diena pirms atvaļinājuma. Tas vēl bija viens fakts, kas jau bija, lai izdarītu šādu gājienu pēdējā darba, lai sabojātu atvaļinājumu. Tas man arī bija saprotams. Es biju kabinetā, vēl viens kolēģis, priekšnieks, un šis kolēģis, kas vērš šo gājienu. Viņš piecēlās, pateica, tagad būs lekcija, jā, un piegāja pie tāfeles un sāka rakstīt par mani lietas. Es gribēju iziet ārā, bet, un šis kolēģis Māris Rītiņš šo darbību veids. Tieši es gribēju iet ārā, es teicu, man tas nav jāskatās, jādzird, bet nāca iekšā vada seržants Ģirtis Skanis. Viņš teica, pagaidām, paskatīsimies, ko viņš tagad rakstīs un darīs. Man tas viss bija jānoskatās ar priekšnieka akceptu. Faktiski, jā, viņš to visu pieļāva. Sēdēja kolēģi, skatījās, kā vēl viens kolēģis šādi, teiksim, punkts 1, Andis tur nedara vai dara to, punkts 2 un šitā līdz 10. Viņi to mobbingu vērsa pret tevīm, tāpēc, ka viņi bija neapmierināti ar tevīm, tu var tas saprast, jā? Es sapratu to, ka es biju kaut kādā ziņā, nezinu, tur bija notika visāds intrigas, aiz muguras apmelošanas, priekšniekam par labu, tur kaut ko mani, nolika kaut kādā ziņā, es to kaut kā jūtu, jā, bet bija noskaņot pret mani. Un tāpēc es saprotu, ka šis priekšnieks to pieļāva, tieši tāpēc. Bet piedomā par jautājumu, bet nevar izvairīties, neuzdot viņu. Tu neesi domājis, kāpēc vienā vietā bija neapmierināta tevi un arī šajā vietā, kur vērsa mobbingu pret tevi? Kāpēc tie cilvēki tik ļoti uzēdās uz tevi? Ko tu viņiem tādu nodara? Vienīgais, kas man izskaidrojums ir, kad pamatā, kā es teicu, es esmu mūziķis. Mana profesija ir mūziķis un man bija jāspēlē. Šī situācija, ka tika likvidēts orķestrs un mūziķi palika bez darba, un piespied faktiski kārtā nācās strādāt tur, kur jāstrādā ir. Iespējams, ka mēs kā cilvēki atšķiramies mūziķiem. Varbūt fiziski vājāk, bet jūs jau neesat mentāli ne dumi, ne atpalikuši. Nē, tieši tā, bet šīs situācijas ar priekšniekiem, vēl skatoties, kāda tad tiek ielikti šajos amatos cilvēki. Tur notiek savu cilvēku iebīdīšanu, un tie priekšnieki nevienmēr ir ar izglītībām, izglītoti, un kas māk vadīt personāla sastāvā. Viņi nav izgājuši nekādas tādas vai kursus vai apmācības, kas ir personāla vadība. Jā. Bet kā tu zini, ka viņi nav to darījuši? Tu esi redzējis tev dokumentāciju vai dokumentāciju nē, bet es faktiski to zinu. Cilvēks, konkrētais tas cilvēks nebija neko izdarījis. Tā kā ar viņu varēja manipulēt, ja vajag, un šie priekšnieki ir, tad ir vienkārši tāpēc, kad ir paziņas, ir iekārto viņas tajās vietās, amatos. Un viņi vienkārši tur ir, un kā vadīt personālu, viņi nezina. Un tāpēc notiek šādas situācijas, kad kā var viens kolēģis vērsties pret otru priekšnieku klātbūtni, tur viņš nedrīkst tev vispār to pieļaut. Varbūt viņi bija uz vienu roku tā. Iespējams, bet jebkurā gadījumā tā nedrīkst, tāpēc man šis te ir, kad cilvēks neapzināti viņš pieļauj to, ka pret otru tiek vērsta emocionāla vardarbība. Un tad ko tu darīji, kad tu nosēdēji, noklausījies to visu,
Tad tā ir emocionāla vardarbība, praktiski tāda piespieda noklausīšanās, ka tev jāklausās ir pazemojums pret sevi vai uz to, ko tu neesi spējīgs vai nespēji izdarīt, pieņemsim. Tā ir sava veida pazemošana, ka tev viņiem principā vajadzētu teikt, klausies, Andi, zini, ir tādas un tādas lietas, pieņemsim, varbūt varētu pacelties šādās lietās. Tas būtu komunikācijas tad jautājums. Varbūt viņiem vienkārši iztrūks šis, ko tu minēji, komunikācijas aspekts. Bet ja būtu, pieņemsim, cits pieejams, tu turpinātu tur strādāt? Es arī tad turpināju, jo bija tā, kad Vārds Sežons, Ģirds Skans, jautāja, tu varēsi vēl sastrādāties ar to cilvēku? Un ko tad es atbildēju? Vienkārši tāpēc, lai paliktu tur strādāt. Es vienkārši to arī tā teicu. Protams, ka to vairs nevarēja izdarīt. Tur nekādu, viņš pat nevēlējās tas cilvēks. Viņš pats nevēlējās? Viņš nevēlējās. Viņš nevēlējās vispār to lietu, kā saka, izskatīt tā, ka mēs strādājam visi atvainošanās. Tur nekas tāds nenotika. Viņš turpināja mobbingu tālāk, ignorēt dažādas visādas lietas tur darīja, lai līdz galam man ieriet, jo viņš taisījās prom no tās nodaļas vispār braukt uz Vācijas. Viņš pats taisījās prom un gribēja vēl tevi. Jā, un sabojāt dienestu. Nav man, nav tev. Jā, es sabojāt dienestu, jo man faktiski jau bija 18 izdienas gadi, un bija jāskat, ka man tos 20 gadus jāsavāc, lai dabūtu vismaz to minimālo pensiju. Ka es nedrīkstu paļauties, ka man kāds kaut ko izbojā šādu veidu. Vai tev izdevās? Man izdevās nodienēt 20 gadus, bet pēc šī gadījuma faktiski sākās, kad viņš turpināja vēl mobbingu un tālāk, nekas jau nebeidzās. Tas kolektīvs izbija man faktiski pēc tās reizes. Noskaņots, jā. Es uz darbu gāju ar nepatiku, faktiski otru kolēģi vēl bija ar ņirgāšanās patstāvīgi aiz muguras un tā tālāk. Bet tad es sapratu, ka to nedrīkst pieļaut tādā veidā, un kā es risināju. NBS psihologu dienests, kur es zvanīju un piesaistīju NBS psiholoģi. Un viņi atbrauca un ar mums faktiski izved šīs pārunas, lai apskatītos, kā tas mikroklimats ir šajā te nodaļā. Un viņi uzdeva uzdevumu, pēc mēneša atbrauks pastīsies, kā tad ir kaut kas uzlabojies. Viņi atbrauc un nekas jau nebija mainījies. Viņi jau netaisās neko mainīt no savas puses, tie cilvēki. Un viņi uzrakstīja atzinumu komandierim. Kuram komandierim, kā viņi sauc? Tas bija. Kad ir problēma, tad ir mobbings, un ka tā lieta ir jārisina. Bet komandieris neticēja. Viņš teica, nē, tas nevar būt, un nekādas darbības no viņa puses netika. Tāpēc, ka tad jāuzņemās atbildi. Tur bija jāpasauc priekšnieks, no viņa paskaidro un viss tā tālāk. Tas netika darīts vispār. Es nezinu, kas par mani bija sastāstīts, bet faktiski es biju uztaisīts, ka pats vainīgs, bet par ko? Vienā armijā ir vainīgs, tad ir soda sistēma, bet ne jau šāda soda sistēmas, kā viņi izdomā tur mobbingot. Varbūt viņi priekš, vai ne, tas viens aspekts pareizāk noteikti būtu jautāt, varbūt priekš viņiem tu biji pa mīkstu, kā mūziķis. Tā nevarētu būt, viņi varbūt tur ir norūdīti kaut kādu tur veču ar savu klapi, vai ne, kā viņi tur redz to visu pavēlu, jo mūziķis viņš jau ir radošs cilvēks. Tu esi atvērts, tu esi emocionāls, tu esi empātiskāks, tu esi jūtīgāks, tu daudz ko citādāk skaties. Varbūt tas ir tas, kas viņiem visvairāk nepatīk tevī, ka tu redz lietas savādāk nekā viņi grib, lai tu redzi. Iespējams, tas arī varētu būt, jo, kā es teicu sākumā, ka mūziķi ir savādāk, iespējams. Es jau to neredzu, bet tie cilvēki, kas pirms redz, ka kaut kāds var ne tāds. Bet es tevi zinu 10 gadus. Es zinu tevi kā iejūtīgu, rūpīgu, gādīgu, čaklu cilvēku. Tādu es tevi pazīstu un tādu es tevi redzu. Tāpēc es nevaru saskatīt to kopskatu, kāpēc, lai pret tevīm vērstu vispār mobbingu. Jo pat, ja tu esi, teiksim, maigāks, rūpīgāks raksturā, tev var iedot vietu, kur tu to var izpildīt. Arī armijā ir vietas, kur tu to var darīt. Bibliotēkā, da vienalga, kur. Viņiem ir savas, cik es zinu, bibliotēkas. Ir vietas noteikti, ka katram NBS atradās savu vietu. Tas ir viennozīmīgi, visi nevar būt. Varbūt instruktori, kas CSU gājnieku skolā,
māca un tā tālāk, bet savu vietu ir. Man, diemžēl, bija tāda vieta, kur es nevarēju izvēlēties baigi, jo man bija jāstrādā. Bet nevar būt tā, ka, piemēram, no tās pirmās vietas, kur tu biji tajā orķestrī, ka pēc tam tā ziņa atnāca arī līdz šiem cilvēkiem, jo, redz, uz kuģiem tu saprati, ka tev veselība nevēl, ka tev tomēr ir krastā jābūt, vai ne? Un tagad viņi saka, ok, tur šitam džekam nebija labi, vai ne? Te šitais džeks aizgājis turien, tagad viņš atnāk, ko mums ar viņu tagad darīt? Nevarētu būt tā, ka viņam ir kaut kāda iekšējā šī sistēma, kurā tu parādies kā cilvēks, uz kuru varbūt nevar paļauties, vai kur jābūt prātīgam, vai pieņemsim no serijas kaut kā viņu dabūt ārā. Tā nevarētu būt? Ir tādas lietas armijā, kad priekšnieki no iepriekšējām vienībām, jau nākošajās vietās, viņi savā ziņā sazinās. Tie jaunie priekšnieki prasa, kāds viņš tur bija, kāds protams, tas priekšnieks, ja mums bijis kaut kāds konflikts, viņš jau nekad neko labu nepateiks. Tur, protams, pasaka tāds, jau sagatavo to nelabvēlīgu augsni, un iespējams jau, kad tas ir tikai viņa redzējums un interpretācija tā priekšniekiem, tas cilvēks varbūt nemaz tāds nav. Viņi jau uzstājas jau laicīgi par kaut ko, un viņam uzliek šo birku vai zīmolu piekabinē, un tad viņš tāds arī ir tajā nākušajā vietā. Šī vieta tāda, nevarēja teikt, ka tas nāk no orķestra, bet, protams, ka tas priekšnieks tur strādā. Un iespējams, ka kaut ko jau viņš ir teicis, un kaut kas ir bijis. Tā Liepā jau nav tik liela, lai savstarpēji komunikācija iztrūktu. Tieši tā, bet man liekas, vairāk bija tas, ka tas komandas, tas iekšējais cilvēciskais faktors, kad es kaut kādā ziņā nepatiku vienkārši, kas ir kā baltais zirglis vai kaut kāds tur, Labi, to mēs esam sapratuši. Militārais dienests ir stipri jāpiedomā pie tā, kādam ir jābūt cilvēkam, un ja viņš ir, tad, ja es pareizi saprotu, tad tev ir jābūt pēc iespējas stingrāk mugurkauli, jāmāk izdabāt arī tiem cilvēkiem, ja tu negribi sastapties ar kaut kādu neveiksmīgu šo dzīves gājumu un savas emocijas. Sanāk, ka cilvēkam aiziet uz militāro dienestu, tas ir tā, tu pārkāp pār slieksni, izslēdz emocijas ārā, nostrādāja dienu, izkāp ārā, tad savas emocijas ieslēdz. Es pareizi esmu sapratis, ka tas tā varētu izskatīties, jo tur tu nedrīkst būt emocionāls, jūtīgs cilvēks, tad izrādās, ka tur vienkārši pēc grāmatas. Tad tā varētu teikt, ka tie, kas strādā tur, pa lielām viņi to uzskata, ka tādam jābūt tam biezsaucamam, ar biezu ādu, un tad tur iejūtības nekādas nekur nevar būt, un tā tālāk. Bet ko es vēl gribētu teikt, kad es tajā nodaļā, centos kaut kādā ziņā palīdzēt arī priekšniekam, ko varbūt nevajadzēja darīt ar kaut kādām idejām, inovācijām. Tas bieži vien priekšniekiem netīk. Viņš jūtās mazvērtīgāks vai es ar kaut kādu savu radošo skatījumu varu. Jā, bet tā vairs nav tava darīšana. Piedod, es no dziednieciskā viedokļa varu pateikt, ja kāds cilvēks kaut ko nespēj pieņemt, tā ir problēma viņā pašā, viņam tas ir pašam jārisina. Un galvenokārt tas ir nespēja pieņemt vispār kā tādu. Nespēja pieņemt mums ir diezgan daudz cilvēkiem, jo konflikts jau jebkurš rodās no nespējas pieņemt, nespējas izprast, un tas rodās no komunikācijas trūkuma, ne jau tikai no vieduma trūkuma vai gudrības trūkuma. Viedums un gudrība viens un tas pats praktiski. Bet, Andi, 2 sarunas mums ir bijušas, šī ir 2. saruna. Kā tu jūties pēc pirmās sarunas? Vai tev palīdzēja tas, ka tu varēji pateikt to savu sāpu uz āru? Noteikti tas palīdz izrunāt šīs lietas ārā, tad paliek vieglāk, jo tas ir tomēr sēž iekšā, un tās mobbings, ko iepriekšējais teicu, viņš ir tāda lieta, ka viņš piespiež cilvēku klusēt. Viņš apklusina cilvēku, un tas ir cilvēks noslēdzās sevi. Un ja viņi nedabūna ārā, tad viņu dzīves kvalitāte pasliktinās viennozīmīgi. Vai tu esi mēģinājis izspēlēt savu sāpi caur no mūzikas instrumentiem, kurus tu spēlē? Jā, es laiku nebiju spēlējis vispār. Tiklīdz es atsāku spēlēt, ir labākas, protams, sajūtas. Un tas tāpēc, ka tas ir mans. Bet tu māki izspēlēt, improvizējot savus instrumentus, māki izspēlēt sāpi ārā? Jā. Māki, vai ne? Super. Vēl pēdējais jautājums. Es tev likšu mieru. Ko tu ieteiktu cilvēkiem? Vai tu ieteiktu cilvēkiem arī šādas intervijas? Lai viņi atnāktu, pastāstītu, izlaistu to sāpu ārā, lai nebūtu jātur sevī? Viennozīmīgi tas ir jādara. Es aicinu cilvēkus par to runāt, neklusēt. Pirmkārt, tad, kad es arī piezvanīju psihologu dienestam, tad
tad šī problēma tiek sadalīta. Tas svars tiek sadalīts uz visiem. Ja? Tam vienam cilvēkam nav jānes tas ir jānes ārā un jārunā par to. Tāpēc, ka tas ir jāzina sabiedrībai, lai pasargātu sevi un citus. Andi, es tev nespiedīšu šodien roku kā draugam. Es tev apskaušu, un lai Dievs dod mums mieru pasaulē. Super. Liels tev paldies. Lūdzu.